Svētais debes Tēvs, dari mani par miera nesēju, lai es spētu nest mīlestību tur, kur valda naids, lai es nestu piedošanu, kur sāpīgi dara pāri, lai es nesu saskaņu tur, kur nav sadarības, lai es nestu patiesību tiem, kuri maldās, lai es spētu nest cerību tiem, kuri izmisumā, lai es spētu apgaismot tos, kuri tumsā. Dievs, palīdzi man, lai es ilgotos dāvāt citiem, nevis ņemt no tiem, lai es vēlētos ne tik daudz būt saprastam, kā citus saprast, ne tik daudz būt mīlētam, cik mīlēt citus, aizmirst sevi un iemantot tevi, piedot citiem un iegūt piedošanu, dzīvot tā kā it kā katra diena man būtu pirmā un pēdējā. Svētais debes Tēvs, dari mani par miera nesēju. Ļoti labi vārdi, kas arī man uzrunāja, un man gribējās jums padalīties. Nu jā, bet mēs šodien lasām no Lūkas evaņģēlija 8. nodaļas 22. no 22. līdz 25. pantam, un piecosimies dievvārdu lasot. Tātad Lūkas evaņģēlijas 8. nodaļa, 22. 25. pants. 8. nodaļa Lūkas evaņģēlijas. Un gadījās kādā dienā, kad viņš ar saviem mācekļiem kāpa laivā un tiem sacīja: dosimies pāri uz otru ezeru malu. Un tie nocēlās no malas, bet tiem braucot viņš aizmiga. Un viesulis cēlās ezerā, un tie tapa apklāti ar viļņiem, un viņi bija lielās briesmās, un pie viņa piegājuši tie viņu modināja, sacīdami: kungs, mēs grimstam. Bet viņš pacēlās un apsauca vēju un ūdens viļņus, un tie nostājās un palika rāmi. Viņš tiem sacīja: kur ir jūsu ticība? Bet tie brīnījās savā starpā sacīdam: kas tas tāds, ka viņš arī vējam un ūdeņiem pavēl, un tie viņam klausa. Amen. Sēžties. Jā, es varētu arī pajautāt, kur ir jūsu ticība? Kā jums iet ar ticības piedzīvošanu vai piedzīvojumu vai šo staigāšanu ticībā? Kā jums izdodās? Es domāju, ka arī man pašam nākas par šo jautājumu domāt, jo ticība ir tāda netverama lieta, ko mēs īsti neredzam. Tā ir tāda netverama lieta, ka mēs īsti nejūtam pat neko. Bet mēs redzam dažkārt viņas šīs ticības iedarbību. Man tāds rodās jautājums, kā jūs domājat, kad mēs kādreiz lūdzam par cilvēkiem, tā kā mēs šodien arī aizlūdzām, ka viņiem ir kādas veselības problēmas, kā rodas tā dziedināšana? No kurienes viņi tā pēkšņi, un ir? Un citreiz mēs lūdzam un gavējam un vēl nesko daram, ko tik mēs tur nedaram. Bet nekas nenotiek. Kā tas tā sanāk? Vai tas ir ticības jautājums? Jeb tas ir svētuma jautājums. Viņš saka, ka tā lūkšana ir bez lūkšanas un gavēšanas, jums tur nekas nesanāks. Ja kādreiz mēs lasām, ko Jēzus saka. Kā jūs savā dzīvē piedzīvojat šo ticības notikumu, un es domāju, tas ir notikums, kad es lūdzu un kaut kas notiek. Es lūdzu un iestājos. Mums vakar, kad bija tas koncertiņš, mēs arī Dievs beidz, lai nepūš, tā mums tās lapas visas lido. Jā, uz kādu brīdi arī pierima. Bet tas bija kaut kāds sauciens uz Dievu ticībā taču. Ja mēs Dievam neticētu, mēs taču nesauktu, Dievs palīdz. Redz,
es gribētu teikt, ka arī mums ir Dievs kaut kādā veidā piešķīris pat pilnvaras, ja mēs saku, kad vakar mēs lūdzām par to, un viņš saka, redz, ka arī viņiem vēju ūdeņu pavēl un tie viņam klausa. Es gribētu teikt, drusciņi jau iznāca kā pārbaudījums priekš mums pašiem, ka tev ir grūtības un ka tev ir problēmas. Un tomēr, ka tās vajadzības arī mūs dažkārt spiež, nu mēs arī lūdzam taču par kādiem cilvēkiem, kuriem ir veselības problēmas, vai ne? Citreiz mēs ar roku uzlikšanu, citreiz ar eļas svaidīšanu, vai vēl ir dažādas reizes, kad kā nu kuro reizi mēs to daram. Bet vienalga, es gribētu teikt, tas darbība notiek ticībā. Man tāds jautājums, kā jūs domājat? Nu, kad tos sviedrautus aiznesat kādiem cilvēkiem un kad viņiem tos šajā saskarsmē tiek dziedināti. Jūs atceraties tādu notikumu? Apostuļu darbos, ja jūs lasītu apostuļu darbos, droši vien, tad jūs redzētu, ka tur bija tāda lieta. Un citā gadījumā, kad apostuļi tikai ēna aizskāra un viņi tāpat dziedināti. Man ļoti ir uzrunājis tā raksturvieta, kur tie asinssedzīgā sieva runā. Viņa bija visu iztērējusi, visu bija izmēģinājusi, visu viņa bija darījusi, ko nu varējusi un visu savus līdzekļus atdevusi. Un tomēr šis ticības pavērsiens, jeb ticības apliecinājums, ko viņi saka, ja vien es aizskartu to drēbju vīli. Es domāju, tas pats ir ar to sviedrautu, tas pats ir ar to ēnu, es domāju, tas pats ir tad, kad mēs uzticamies tai lūkšanai, kad ja vien brāļi vai māsas par mani iestāsies, kad arī es varu saņemt šo dziedinājumu. Lai gan dažkārt mūsos rosās tāda šaubas vai neticība, Dievvārds saka diezgan skaidri, ka šaubīgie neko nesaņem. Tāpēc es gribētu jums pamudināt un iedrošināt staigāt ticībā, jo tās lietas jau mēs jau tā kā redzēju, kad notiek un arī darbojas. Un es gribētu vēl vairāk teikt, es daudzreiz redzējis, kad mēs esam lūguši Dievu un Dievs ir noticis, jāsaka, šis dziedinājums. Es nezinu, kā jums draudzē, taču nav tā bijis. Jūs arī esat lūguši un ir noticis tas brīnums, tāds dziedināšanas brīnums. Jautājums, vai mēs uzticamies? Man jau patīk tā definīcija, ka ticība ir pārliecība par neredzamām lietām, jā. Tās nav redzamas, tās tiešām nevar ne sajust, ne gaisā, kā tas izskatās, ne kā tas darbojas, bet tas ir neredzamajā vietā, kur īstenībā mēs pat nesaprotam, kā tas notiek. Ticība, kur viņa rodās? Jūs taču arī šeit visi sēžat, tāpēc, ka jūs ticat Dievam, jo tāpēc, ka jūs gribat Dievu pagodināt, tāpēc, ka jūs esat atnākuši viņu pielūgt, un tāpēc, ka jūs gribat arī baudīt šo savienojumu. Tas taču ir ticībā. Arī vakarēdien mēs saņemam ticībā, jo mēs jau īsti nevaram pārcelties tur uz tiem 2000 gadiem atpakaļ, kad Jēzus dalīja šo vakarēdienu, bet šis notikums ir, un tas ir fakts. Un tas ir priekš mums, un mēs neaizmirstam un to nesam līdzi un nesam aizvien paturam savā prātā. Jā, tas ir brīnums, kad Jēzus tikai tā piepaceļās, tā kā vētra, klusu, mierā. Stādāties priekšā. Viņš tur gulēja. Tu viņus uzmodina, viņš tāds samien, vētra, klusu, mierā. Beidz. Es reizēm domāju, kā tas ir iespējams, kā tas varēja izskatīties, un es domāju, nemazāk priekš manis ir brīnums, kad viņš arī Pēterim tur saka, nāc man pretī pa ūdens virsmu. Arī tas ir nesaprotami.
Kā tas darbojas? Nu jā, un es te lasīju, tad no kurienes tā ticība rodas? Kā jūs domājat, kāpēc es jūs te bakstu un urķēju, mīļie liecības, lūdzu liecības, aplieciniet Dievu, pagodiniet Dievu, kāpēc? Kāpēc es to daru, kā jūs domājat? Un redzat, te tā romiešiem ir ļoti vienkārši pateikts. Tātad ticība nāk no dzirdēšanas, bet dzirdētais savu Kristus vārdu. Nu, ja arī cits tulkojums ticība nāk no sludināšanas, nu, arī tas ir pareizi, kad, un sludināšana ir no Kristus pavēles. Redzat, ja mēs nevienam neko neteiksim un nevienam neko nestāstīsim, kā Kristus vēsts varētu izplatīties? Kā labā vēsts varētu izplatīties, ja mēs klusējam kā partizāni un nevienam mēģinam neteikt? Un es domāju arī šīs lietas, kad mēs arī varētu iedrošināt viens otru, kad mūsu dzīvēs taču reāli notiek brīnumi un zīmes, un mēs taču viņus piedzīvojam, kad gan dziedināšanas, gan arī kaut kādas citas vajadzības, un arī gadījies, kad cilvēki saka, meklēja darbu, nevar atrast darbu, un mēs esam kādreiz lūguši arī par tādām lietām. Dievs palīdz atrast darbu cilvēkam. Vai dzīves vietu, vai vēl kaut ko. Redzat, par cik ticība nāk no dzirdēšanas jautājums, vai mums ir dzirdīgas ausis. Vai mēs ieklausamies to, ko pirmkārt Dievvārds saka, jo īstenībā Dievvārds daudz mums apsolšos, ir daudz apsolījumu par ticības, jāsaka, piedzīvojumiem. Un tāpat, es domāju, ir ļoti daudz, ja vien es aizskartu, vai mēs esam kādreiz aizdomājušies, ja vien aizlūgtu. Jūs esat tā kādreiz padomājat, ja kādreiz ja vien aizlūgtu. Nu labi, mēs jau tā vienkārši palūksim Dievu, un tad jau katrs savu pusi. Tam jābūt ir vēlmei, deksmei, pārliecībai un vēl piedevām vajadzībai. Zināt, ja man nevajadzētu, droši vien es nepaceļu šo jautājumu. Jo ja man tā lieta sāp un ir akūti svarīga, nu, ja kādam sāp kāju, jūs taču, cik ilgi jūs cietīsiet? Kādreiz esam savā neticībā vai šaubās neiestājamies un nepaceļam savu balsi Dievu priekšā, varbūt šaubu pēc. Man ļoti uzrunājis ir Jēkaba vēstule, un Jēkaba vēstulē teikts 2. nodaļa, 14. pāns. Un ko tas palīdz mani brāļi, ja kāds teica, kad esot ticība, bet tam nav darbu? Vai ticība viņu var izglābt? Ja brālis vai māsa kaila un tiem trūks dienišķās barības, bet kāds no jums tiem teikt, ej, ar mieru sildies un baudu barību un nedot viņam to, kas miesai vajadzīgs, ko tas palīdz? Tāpat arī ticība, ja tai nav darba, tā pati par sevi nedzīva. Mūsu ticībai jāapstiprinās ar darbību, mīļie. Man liekas, ka vai Ķīnā vai Japānā, es nezinu, kurā vietā, tur viņiem ir tāds pasākums, ļoti uz klints, tādas pastāīgu celiņi, kur tu ej un tev stikls tāds apakšā. Un tu, kad ej pa to stiklu, tad daudziem, jāsaka, dušu papēžos vienkārši acu mirklī. Un vēl trakāk, kad viņiem vēl tāds jociņš ir, ka viņi tur parāda, ka pēkšņi tas stikls it kā plaisā vai plīst. Tad visi tur gar sienām uzreiz grābstās. Redzat, es domāju, tas ticības soļi, vai mēs speram ticībā un daram kādas lietas. Vai mēs uzticam savas lietas Dievam un tad arī to rīkojamies pēc tās ticības, ko Dievs mūsos ir ielicis.
tālāk ir teikts, bet gan kāds teiks, tev ir ticība un man ir darbi. Parāda man savu ticību bez darbiem, un es parādīšu ticību no saviem darbiem. Redzat, ja man ir kaut kāda darbība, tad jautājums ir pamatojums, kāpēc es to daru. Saprotams to, kad tā kā mēs šodien palasīju to, kad meklējam otra labumu, ka mēs meklējam kā citu iepriecināt, kā citam dot, kā citam palīdzēt, un tad tas tā ticības darbi arī atklājās un paverās. Zināt, kur tas ticības āķis? Tad, kad man no tā nav nekāds labums. Es to daru. Tad, kad man nav nekāds no tā labums. Bet es to skatos, jo Dievs redz, un es to daru priekš Dievu un Dievam par godu. Tas ir tā neredzamā lieta. Tad, kad es to daru, nevis ne sava labuma, ne savas peļņas vai iegūmu dēļ, bet kad es to daru Dieva dēļ. Kurš it kā nav redzams, it kā nav pataustams, bet es saprotu, ka mana darbība parādās šajā ticībā, tajos ticības soļos. Mateja evaņģēlijā te vēl kāds notikums, kur aprakstīts ir, kad Jēzus no rīta dodās. Un mēs jau te lasījām arī, ka viņi dodās pāri uz otru ezeru malu, bet šeit ir drusciņ cits gadījums. Mateja 21, 18, tad Mateja evaņģēlijā 21, 18. Un te tā rakstīts, bet kad viņš rīta agrumā atkal gāja uz pilsētu, viņam gribējās ēst. Un viņš redzēja vīģes koku ceļmalā un piegāja klāt un neatrada uz tā nekā, kā tikai lapas vienu un sacīja uz tevis augļi nemūžam vairs neaug. Un vīģes koks tūdaļ nokalta. Jūs esat kādreiz redzējuši, ka koks tā sačervelējās, sakalst. Es tā neesmu redzējis vispār nekad, ka tas tā notiek strauji. Un te tā rakstīts, un vīģes koks tūdaļ nokalta. Un mācekļi to redzēdam brīnījās un sacīja, kā vīģes koks tik ātri nokalta. Un Jēzus atbildēja un sacīja tiem, patiesi es jums saku, ja jums ir ticība, un jūs nešaubāties, tad jūs nevien tā varēsiet darīt ar vīģes koku, bet arī, ja jūs teikšat šim kalnam celies un meties jūrā, tad tas notiks. Un zināt, es jums tagad vēl kādu lietu nolasīšu. 22. pāns. Un visu, ko jūs lūgsat ticībā, to jūs dabūsiet. Cik mēs daudz lūdzam ticībā? Cik daudz mēs pieliekam šo domu līdz, kad tas notiek pa īstam? Man liekas, ka cilvēki dažkārt lūdz, viņi tā lūdz, tāpēc, ka ir dežūra lūkšana, tāpēc, ka mācītājs teica jālūdz, vai tur kāds vēl citu, pieklājības pēc. Bet tā pa īstam, kad tu ieliec tajā savu sirdi, dvēseli un izpratni un izjūtu, kad es to daru tāpēc, ka Dievs darbojās. Jo garīgā pasaule tad eksistē. Vai mēs tam piešķiram atbilstošu jaudu, tā varētu teikt? Kad jūsu lūkšanas ir jaudīgas, kad jūsu ticība ir redzama, kad viss notiek, tad, kad mēs saucam uz Dievu. Protams, es tā pierakstīju priekš sevis, tam līdzi ir mīlestības faktors. Redzat, lai ko mēs arī darītu, ka tajā visā būtu šī mīlestības faktors, lai mēs, kāpēc es par kādu cilvēku veselību lūdzu? Kā tur bija vēstulē Korintiešiem 13. nodaļa. Un pat, ja es kalnus varētu pārcelt, tā kā te bija teikts, kad jūs to pateiksiet kalnam, lai viņš metas jūrā, ok, bet ja jums nebūs mīlestības, tad tas neko nepalīdz. Mīlestības faktoram arī jābūt tajā visā.
Lai Dievs palīdz, ka mēs varētu lūkšanā būt ar ticību. Jo, ja mūsu ticība ir tāda, jāsaka, varbūt tāda vieglprātīga vai viegla, vai neapzināti, mēs it kā lūdzam, bet ja tas nav saslēdzies ar ticību, ja vien, redzat, tad, kad mēs saslēdzamies mūsu lūkšana saslēdzas ar ticību, tad ir tas tāpat kā Jēzus atrod šos augļus. Atrod augļus, un īstenībā viņš jau gaida, kad mēs darīsim ticībās tos darbus, un viņš saka, ka jūs vēl lielākus darbus par mani darīsiet. Rodas jautājums, kur ir mūsu ticība? Kā ir ar mūsu ticību? Kā ir ar mūsu paļāvību? Paļāvību uz Dievu, ka Dievs ir tas, kas mūs visu tās lietas risina. Es saprotu, ka es ne savā spēkā, lai gan, ja mēs lasām, kad daudz spēj taisni cilvēku lūkšanu darbodamās savā spēkā, pat tā ir. Pat tā ir. Bet, ka mēs lūdzam ticībā, tas ir kaut kas vairāk. Man liekas, viena no lūkšanām ir tā, kad es arī bieži lūdzu Dievs vairo manu ticību. Es saprotu, ka es nevaru šo ticību satvert, un es nevaru viņu apčamdīt, pataustīt, un es nezinu, kādā krāsā viņa ir. Bet es saprotu to, ka tā ticība vai nu ir, vai nu nav. Es saprotu, ka tā ticība ir tā, kas izdara to neredzamo darbu, ko es nespēju izdarīt, un kas iejaucās vissmalkākajos mehānismos, ja mēs runājam par veselību kaut vai. Jo cilvēka organisms ir tik sarežģīts, kaut kāds hormoniņš neizdalās. Un cilvēks staigā ar nokārtu galvu, jo viņam ir depresija. Izrādās hormoniņš trūkst. Bet Dievs taču tās lietas var ieregulēt. Viņš var ieregulēt. Es nevaru. Lai Dievs palīdz, ka mēs varētu savus lūkšanas raidīt ticībā un paļāvībā, lai Dievam tiktu dots gods. Un tāpēc es arī jums te, jāsaka, uzrunāju, mēģinu ierosināt, mīļie, dalāties ar tiem piedzīvojumiem, ka jūs esat lūguši un kas ir noticis. Dalāties ar tām lietām. Svētījiet citus un iedrošiniet viņus arī ticēt. Jo tas ir ticības, kā jau es lasīju, ka ticība nāk no sludināšanas. Ja jūs esat kādam pasludinājuši, tad kāds varbūt arī sadzirdējis. Es atgriezīšos nedaudz pie raksturvietas. Bet tiem braucot viņš aizmiga, un viesulis cēlās ezerā, un tie tapa apklāta viļņiem, un bija lielās briesmās, un pie viņa piegājuši tie viņu modināja, sacīdami, kungs, mēs grimstam. Bet viņš pacēlās un apsauca, pacēlās nedaudz, un apsauca vēju un ūdens viļņus, un tie nostājās un palika rāmi. Dažkārt ticībā mums vajag tikai pacelties no tās ikdienas, no tās vienmuļības, varbūt no tās neticības kādreiz, ka mēs šaubamies par tām lietām, ko Dievs mums ir piešķīris. Un kā jau es lasīju, visu, ko jūs ticībā lūksat, to jūs dabūsat. Lai Dievs svētī, ka jūs varat mīlestībā lūgt, ka jūs varat ticībā saņemt un baudīt to, cik Dievs ir varens. Dievs ir varens. Ne jau kaut kāds cilvēks, bet Dievs ir varens. Dievs jau tās lietas dara. Bet vai jūs pagodinat Dievu ar savu liecību, vai jūs pagodinat citiem stāstot tās lietas, ko Dievs ir darījis jūsu dzīvē, jūsu ikdienā?
Jūs taču ar no rīta, vai jūs nelūdzat Dievu, lai Dievs svetī šo dienu? Man liekas, tak lūdzam. Lai Dievs palīdz, ka mēs staigātu šajā ticībā, šajā paļāvībā uz Dievu, un ka mēs varētu arī apliecināt Dievu par savu kungu, kurš tad arī ir varens Dievs. Amen. Amen.